Maksātnespējas procesā administratoram ir pienākums izvērtēt parādnieka darījumus un celt tiesā prasību par attiecīgā darījuma atzīšanu par spēkā nēsošu, ja tas noslēgts 3 gadu laikā pirms juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas. Parādniekam, fiziskajai vai juridiskajai personai, ir nodarīti zaudējumi. Persona, ar kuru vai kurai par labu noslēgts darījums, zināja, vai tai bija jāzina par šādu zaudējumu nodarīšanu. Ir jāizpildās visiem 3 iepriekš nosauktajiem nosacījumiem, lai maksātnespējas administrators varētu celt tiesā prasību atzīt darījumu par spēkā nēsošu. Bet cik ilgā laikā administrators šādu prasību tiesā var celt? Atbilde: 10 gadu laikā kopš maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas, nevis 3 gadu laikā, pat ja maksātnespēja ir pasludināta juridiskajai personai. Avotiņas un Cupika juridiskais birojs sniedz attālinātas konsultācijas maksātnespējas jautājumos. Ir 17 gadu ikdienas pieredze maksātnespējas jautājumu risināšanā. Nav nozīmes, kurā Latvijas vietā atrodaties, sazinieties. Informācija aprakstā.